Skolotāji satraukušies, ka līdz ar jaunā atalgojuma modeļa ieviešanu darba samaksa varētu mazināties valsts ģimnāziju pedagogiem. Šonadēļ beidzot varētu tapt reformas gala versija. Tad arī kļūs zināms, vai skolotāju arotbiedrība rīkos streiku. Premjerministres Laimdotas Straujumas vadībā jau 3. nedēļu notiek darba grupas sanāksmes, kas spriež par pedagogu atalgojuma modeli. Skolotāju arotbiedrība kopumā ir izvirzījusi 7 prasības. Tās vadītāja Inga Vanaga ir kategoriski pret to, ka kādai no skolotāju grupām līdz ar jaunā modeļa ieviešanu saruktu algas. Viņa norāda, ka pēc pašreizējās redakcijas ieguvēji būs mazo skolu pedagogi, bet zaudētājos paliks valsts ģimnāziju mācības spēki. Tāda pretruna sanāk, jo visu laiku tiek runāts par to, ka ir jāveido šie kompetences centri, augstie sasniegumi, kvalitātes rādītāji, ko šodien nodrošina valsts ģimnāzijas. Jā, viņām ir virkne, ja šīs augstās kvalitātes rādītāji jāizpild, lai statusu nodrošinātu. Un tad šis tīkls cieši visvairāk. Vanaga cer, ka atalgojuma modeļa nepilnības tiks novērstas, nevis vienkārši uzklausīti sociālie partneri. Arotbiedrība jau paziņojusi, ka gatava streikam, taču par šo soli izšķiršoties pēc darba grupas pēdējās sanāksmes jau šo piektdienu. Tad būšot skaidrs, ko no prasītā valdība gatava finansēt, bet nākamnedēļ sekos izlīgšanas komisijas sēde. Divi šie datumi, 9. oktobris un 14. oktobris, kas noteiks, vai būs streiks. Vanaga teica, ja tiešām tik tālu nonāks, tad sākotnēji tiks lēmts par brīdinājuma streiku. Premjere gan uzskata, ka skolotāju streikošana nav veids, kā risināt sāpīgos jautājumus. Es gribu aicināt Līsdu tomēr padomāt, šobrīd mēs strādājam, mēs meklējam visi kopā risinājumus. Es neredzu, kāpēc tajā mirklī, kad norit tik intensīvs darbs, ir nepieciešams sākt streiku labāk, kopā meklēsim tos risinājumus. Straujuma pauž absolūtu pārliecību, ka ar nākamā gada septembri jaunais pedagoga atalgojuma modelis tiks ieviests. Taču viņa norāda, runa nav tikai par skolotāju algu palielināšanu, bet arī par dažādiem blakus efektiem. Piemēram, skolu tīklu optimizācijas rezultātā būs jādomā, kā no laukiem nogādāt bērnu uz pilsētas skolām un kas par to maksās – pašvaldības vai valsts. Monta Jakovela, Andrejs Skangals, TV3 ziņas.